Šobrīd aktīvi studēju doktorantūrā ekonomiku Latvijas universitātē. Man atbildības joma ir finanses. Es vadu Nacionālās apvienības Rīgas finanšu un administrācijas darba grupu. Mūsu prioritārie virzieni ir tātad budžets no vienas puses, no otras puses mēs palīdzam Baibai Brokai izstrādāt priekšlikumus uzņēmēju darbības vides uzlabošanai Rīgā. Un tad, ja mēs skatāmies, principā mums ir divas lietas. Mums vienā pusē ir budžets un budžeta iespējas, ko budžets var atļauties. Un otrā pusē mums ir uzņēmēju darbības atbalsts, jaunu darba vietu radīšana un darba vietu radīšana, kas ar augstu pievienoto vērtību. Jo tikai šī uzņēmēju darbība radīja šos ieņēmumus budžetā. Tāpēc tie ir tādi divi savstarpēji it kā konkurējoši pretpoli. Un tad, ja mēs sākam ar budžetu un skatāmies, kas šobrīd notiek ar Rīgas pilsētas budžetu, tad mēs redzam, ka viņš tiek pārvaldīts ļoti nemākulīgi vai arī apzināti ļaunprātīgi. Pirms pāris dienām bija kārtējās budžeta izmaiņas un budžeta deficīts tika palielināts jau līdz pie 4,5 miljoniem, ja tas ir 11,4% no ieņēmumiem. Salīdzinājumam valsts budžets, kamēr valsts savelk jostu un dara visu, lai sabalansētu budžetu, tie ir ap 2%, tad Rīgas budžets ir mūsuprāt katastrofāls. Ja skatāmies pagājušo gadu, tur tas vēl nav oficiāli skaitļi 12. gadā, bet arī provizoriskie tie budžeti pēdējie apstiprinātie, arī tur ir 50 miljonu iztrūkums. Tiek apzināti uzkrauts šis iztrūkums nākamajiem sasaukumiem. Un tā nevar saimniekot Rīgā. Savukārt no otras puses, ja mēs skatāmies, kas ir tās lietas, kas ir jāatbalsta, tās ir šī uzņēmēja darbības atbalstīšana un jaunu darba vietu radīšana. Darba vietu radīšana ir augstu pievienoto vērtību, jo tikai tad šīs darba vietas būs augsti apmaksātas un konkurētspējīgas globālā līmenī. Mēs varam iezīmēt divus tādus virzienus. Pirmais ir ļoti maksimāli jāatbalsta jaunie uzņēmēji. Jaunieši un visi tie, kas vēlās kļūt par uzņēmējiem. Kādā veidā to izdarīt, ir ļoti aktīvi jārada biznesa inkubatori. Viņi arī šobrīd ir, bet tas ir jādara daudz lielākos apjomos. Kas ir biznesa inkubators? Biznesa inkubators tiek šim jaunajam uzņēmējiem dota iespēja telpas, par kurām viņam jāmaksā sākotnēji varbūt nekas, un pēc tam tā maksa lēnām pieaug. Bet tas ir atspērienu punkts. Viņam ir telpas bez maksas, viņam ir atbalsta funkcijas, grāmatvedība, finanšu konsultācijas, likumdošanas konsultācijas. Un šis būtu grūdienis uzņēmējiem, latviešiem iet uzņēmēju darbībā, jo būs uzņēmēju darbība, būs darba vietas un būs budžetā lielāki ieņēmumi. Tas varētu būt tāds viens prioritārais virziens. Otrs būtu, kas mūsuprāt šobrīd ļoti pietrūkst, ir darbs, mērķtiecīgs darbs ar lielām, globālām ārvalsts uzņēmumiem. Mērķtiecīgs darbs pietrūkst, lai šos uzņēmējus atvilkt uz Latviju, atvest uz Rīgu, parādītu Rīgu, un lai viņi šeit izveidotu rūpnīcas. Taisnība, kad varbūt pašvaldībai tie stimuli nav ļoti lieli, jo principā lielākoties ieņēmumi veidojās no iedzīvotāju ienākumu nodokļa un nav šis stimuls tik liels braukāt pa pasauli, bet tādēļ viens mūsu priekšlikums, pie kā mēs šobrīd strādājam, izstrādāt priekšlikums, ka daļa no uzņēmuma ienākumu nodokļa būtu jānovirz uz Rīgas pilsētas budžetu. Jo tas nozīmē ko, kad pašvaldības vadītājs vai pašvaldības cilvēks aizbrauc uz ārzemēm, atved šo lielo uzņēmēju uz Latviju, un viņš maksā nākotnē uzņēmuma ienākumu nodokļa ir lielāki ieņēmumi. Un tas nozīmē, tas ir šis atbalsts, šis mērķtiecīgais darbs šajā virzienā. Jo mēs šobrīd redzam, kad esošā doma mazliet skatās uz uzņēmējiem austrumu virzienā, bet mērķtiecīgs darbs rietumu virzienā iztrūkst. Lūk, šie īsumā ir tādi mūsu redzējums par budžetu un par atbalstu uzņēmēju darbības jomā.